Man patīk tas teiciens, ka tas teiciens bija tāds: nejautājiet zivīm, kas ir ūdens. Viņas nezina, viņas vienkārši dzīvo tajā. Un tas ir tieši tas pats, kas jautāt māksliniekam, kas ir māksla. To varētu izstāstīt, teiksim, skatītāji vai kuratori vai kādi, kas nav saistīti ar to. Māksliniekam nav iespējams dot objektīvu atbildi uz to. Es piekrītu tam otram apgalvojumam, tas, ka māksliniekam māksla tas nav tāds liels salds mākonis, kurā viņš peldās. Tie tādi īsi spilgti uzplaiksnījumi, ka tev piemeklē šī apziņa, jā, tu esi izdomājis mākslu, tagad tu viņu taisīsi. Tas moments, kad tas uzplaiksnījums nāk, priekš manīm es to saucu par mākslu, bet tā nekādā ziņā nav māksla priekš vēl kāda. Tāpat kā mani mākslas darbi, viņi ir vairumā gadījumi bijuši, angliski saka, site-specific. Tas ir konkrētai vietai domāt. Tā arī tas mākslas darba tapšanas process, viņš ir bijis visdažādākais, iesākot no tā, kad ir ar mikrobusiņiem vesti darbi ar kuģiem uz ārzemēm, caur dažādām muitām, peripetijām, kurioziem, stresiem un tā tālāk, līdz beidzot tam, ka es esmu ieradies pāris dienas kaut kur pirms izstādes atklāšanas, izdarījis ļoti minimālas kustības ar kādu tehniķu palīdzību, kā Visbijā, kur vienkārši parka soliņiem tika nogrieztas kājas un tas objekts uzreiz ieguva savādāku izskatu un kontekstu, bet tas aizņēma pusdienu, tas nāca šausmīgi viegli un tādu iespēju viņš arī atstāja. Tagad tas process, viņš ir, man pat patīk laikam, ka viņš katreiz ir savādāks šis process un vieglāks vai grūtāks vai stresēnāks vai smieklīgāks, bet tas ir, mūsdienu māksliniekam tas ir katru reizi kā tādu Ameriku atklāt vai izgudrot divriteni. Tas ir katru reizi uztaisīt jaunu mākslas darbu, jo iznāk saskarties ar visdažādākām sfērām. Pirmkārt jau vajag novienoties, par kādu mākslu iet runa, un tad var arī saprast, par kādu mākslas situāciju runāt. Tā kā es baidos izvērsties un vispārināt, jo šie mākslas žanri un šīs mākslas sfēras, viņas ir vairākas. To pat parādīja, teiksim, arī Purvīša balvas piešķiršanas pasākums, kur bija tomēr apvienot visdažādākie mākslas žanri. Līdz ar to es negribētu vispārināt un kaut kādas īpašības attiecināt gan uz, kas ir, teiksim, glezniecībā, kas notiek instalācijā un kas notiek interaktīvajās vai mēdīju mākslās. Tās ir tādas, katra ir atsevišķa sfēra un katra viņa ir tāda specifiska. Ko es, teiksim, pats esmu pamanījis, ir tas, ka diezgan raksturīgs ir visdažādākām mākslas sfērām ir tas latviešu provinciālisms. Tāda kopējās situācijas nezināšana par to, kas notiek pasaulē, kaut vai Eiropā. Tad tāda pašapmierinātība ar tādiem lokālu mērogu sasniegumiem. Un tad ir tāda latviska tieksme pēc tāda kārtīguma, skaistuma, tāda mierīguma, ka viss ir savās vietās un viss ir kārtīgi un pareizi un tā, kas tā politkorekti arī, lai patiktu
vislielākajai auditorijai, un kas nav slikti, bet vienīgi tas, ka tas jau ir tāds robežs ar garlaicību. Un, nu, jā.